zilajiem kalniem. Šos kalnus sauc par zilajiem kalniem, tāpēc, ka tajos veidojās ielējās zilgana migla, kas rada šo te zilgmi tālumā un iespaidu. Vēl joprojām ir skaists rīts un temperatūra ir apmēram 12 grādi. Jā, daudz augstāks, kā tas ir Sidnejā, kur no rīta pat pie 8 bija 17 grādi jau. Šeit to jūt, līdz ar to man ir ziemas jaka. Un īpaši šo vēsumu jūt, protams, ēnā, atrodoties ēnā. Un tad, kad uzpūš vējš, jo vējš ir diezgan pavēs. Te ļoti, ļoti skaisti. Man ir prieks šeit atrasties. Es došos tālāk, kur cilvēki ir sasēdušies. Un es došos tālāk pa taku, jo man ir diezgan daudz plānots noiet šodien. Tā kā es nevaru te ilgi stāvēt, bet tātad pa Klinšu virsotņu taku, tā arī šī saucās, došos tālāk. Un īpaši daudz es te nefilmēšu, jo es zinu, ka ir jāuzmanās un drošība nāk pirmajā, un diemžēl tajā brīdī, kad tu filmē, tomēr ir uzmanība tiek novērsta. Un ir, var pakļaut sevi lielākām briesmām. Bet, protams, ka kādā skaistā vietā es šeit noteikti parādīšu, kā izskatās, kā ir. Tā kaut kā. Dodos. Man ir kādi plānoti šodien noiet, man liekas, ka 25 km. Tā, plus mīnus, lai ir ieskatam un arī saprašanai. Tā kā veiksmīgi dienu visiem. Un tiekamies kādā skaistā vietā, jo es zinu, ka es noteikti izvilkšu kameru un jums parādīšu un dalīšos ar to skaistumu, ko man ir tā privileģija ieraudzīt. Paldies! Un laimīgi jums dienu visiem! Tā.